Sveiki! Ar jums video virtuve un Nežāne. Šodien es parādīšu, kā var pagatavot bulciņas. Ļoti vieglas. Uz ūdens. Mums vajadzēs silts ūdens. Nepārāk karstu. Jo mēs te šķīdināsim raugu. Pamatreiz 100 gramīga paciņa. Tā kā uz glāza ūdens es dalu 4. daļu, uz kādu 25 gramu. Izšķīdināsim raugu iekšā glāzē. Var arī izmantot sausu raugu, bet man labāk patīk strādāt ar tādu dzīvu raugu. Tad mums vajadzēs milti, cukurs, sāls, olīveļa, vanīļas cukurs. Es izmantošu darba rīku kombainu. Ļoti labi sajauc mīklu, var arī ar rokām to darīt. Ieliksim 2 karotes cukuru. Tāpat 3 būs saldāmas. Gandrīz 1 tēkarotu sāli. Nu, un bišķi nedaudz eļu, kādu 50 gramu, 40. Un arī var pievienot vanīļas cukuru. Un nedaudz. Tā, nu tagad viss sajauc kopā, liekam miltus. Kādu puskilogramu. Mīklai jābūt tādai krietni biezai. Tā mīcīšana aizņem 10 minūtes man. Un mīklai jābūt diezgan tādai pastingrai. Tā es bišķiņ pabešu uz glāzi. Redz, nu tāda dzīva. Tā. Un šādu koliņu liekam bļodā. Tieši stikla bļodā, jo vienreiz es taisīju plasmas bļodā, nezinu kāpēc, bet man nesanāca. Un tad es secināju, ka tikai stikla traukā liek. Tā, liekam pāri lēlīt vai no maisiņa. Un pats interesantākais, ka es likšu leduskapī, jo pēc tam tad sanāk bulciņas baltas, tā kā maizīte, ļoti garšīgas. Un kādu pusotru stundu tad nereiz izaugs pilnu rodiņu. Un tā sasildīts, mēs liksim mīklu. Tā, lūk, pagāja pusotru stundiņa.
Ņemam ārā. Nu, redz. Pamersim galdu virsmā miltiem. Sāksim veidot maizītes šādā veidā apaļu pulciņus. Uz iekšu viņus tā kā ietimam. Tad viņi sanāk tāda apaļa smuka. Šādi. Tā, un tagad atstās uz kādām 10-15 minūtītēm, lai viņi pastāv vēlreiz piebriest. Un tad, teiksim, par to laiku mēs ieslēdzam jau krāsni. Un man tiek tāds ventilators augšā un apakšas silda un aptuveni uz 160-180 grādiem. Nu, gaidīsim. Tā, tagad ņemam olu. Saturam. Un tagad katru būciņu ieziežam ar olu. Tā, liekam krāsnī. Nu, tā uz kādām 10-16 minūtēm. Nu, tā lūk. Nu, lūk šādi. Un tagad aplikšu ar vielīti, lai bišķiņ viņi pastāv siltumiņā, un tad es viņu pārgriezīšu uz pusēm, parādīšu, kā viņi izskatās. Nu, un lūk. Tagad parādīšu, cik viņas ir pufīgas un baltas.